Draugi, sirsnīgi jūs sveicu atkal šajā sestdienas vakarā, kas ir Ziemassvētku priekšvakars. Jā, sestdienas vakars pirms Kristus dzimšanas dienas. Un reizē ar to arī šī gada, 2023. gada pēdējās dienas, drīz jau jaunais 2024. Pats devos ielās šodien. Šodien veikali, ielas, pilns ar cilvēkiem, sejas, priecīgas, noskumušas. Kādi rūpējas, lai darītu prieku savējiem, kādiem iepirkšanās drudas iet garām, kādi nepērk dāvanas, dodas ciemos, piezvana, uzraksta sirsnīgas vārdus kartiņās. Esmu jau saņēmis daudz tādu kartiņu. Paldies visiem! Bet šodien redzēju kādu vīru veikalā sēžam uz sola ar tādu diezgan tādu sastingušu skatienu. Es tā, nezinu, gramējot, iedomājos, nezinu, ko viņš domāja. Nu jā, laime sejā nu dienu nebija redzama. Iespējams, ka viņš domāja, ka jā, ja nevar šajā brīdī darīt kādu laimīgu, tad vismaz nedarīs kādam tuvākajam pāri ar vārdiem, ar darbiem. Nu, lai jau skraida pa veikalu, ja tīk. Piekritīsiet. Arī tā var sevi nostādīt, un arī tas droši vien ir labi. Nu, vismaz nedarīt otram pāri. Jā, bet rīt Kristus dzimšanas dienas svētku. Katru gadu no jauna mēs dziedam kādu dziesmu. Kā atgādinājums, ka Dieva mīlestība izpaudās kādā īpašā cilvēkā, kurš piedzima vairāk kā 2000 gadus atpakaļ, caur kuru atklājās paša Dieva būtība, Dieva raksturs. Tādu mēs viņu iepazinām. Un mums brīvība un tajā pat laikā atbildība. Atbildība mīlēt to, kurš man un tev ir uzdāvinājis šo tavu dzīvi. Tātad to, no kura viss ir sācies, tas iemesls, no kura turpinās tava šodien, un ticu arī rītdiena, no kura nāk dāvana mums katram dzīve. Katram sava dzīve, kur veidot to, attīstīt, kur iet dziļumā, gudrībā, plašumā. Vai tas ir maz? Dāvana, mīļi cilvēki, mūsu tuvākie, dāvana, iespējas ar visiem veidot cieņpilnas attiecības. Īpašā Kristus dāvana, miers sirdī, jebkuros apstākļos. Un kāds manas paziņa teica, ja tev ir miers sirdī, tu jau nekad nesāksi karu, tu nedarīsi otram pāri. Vēl kāda dāvana jūtas, cilvēcība. Un ziniet, Ziemassvētku stāstu jau arī var stāstīt dažādi, jā, no šī laika gaisma vairosies, tumsa diennakts, tumšais laiks paliks īsāks, ziemas saulgrieži. Dievs visu jau tik perfekti ir izdomājis un radījis. Es varu viņam tikai teikt paldies un cieņā piecelties kājās un noliekt galvu. Visu viņš ir gudri izdomājis. Gada laika maiņas, dienas, nakts maiņas. Bet mums rīt kristiešiem Kristus dzimšanas svētki. Un tas liels prieks, kas nav tikai tad, tur, toreiz Betlēmē. Bet kā mēs Bībelē lasām, kas visiem ļaudīm notiks. Tātad visiem pieejams prieks. Patiesais gaišums, kas nāk pasaulē, kas apgaismo. Un ne jau dažus tur izredzētos kaut kādus, bet ikvienu cilvēku. Arī tevi. Arī mani. Dievs ir padomājis par visiem. Viņam lai ir gods. Un Ziemassvētku priekšvakarā
mūsu lasījums. Sestdienas nedēļas lūkšanas lasījums no Lukas evaņģēlija 2. nodaļas, kur mēs lasām sekojošus vārdus. Nebīsties! Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, Kungs. Mēs lūksim. Tēvs, ļauj mums tevi tā saukt, jo tavs dēls mums to pastāstīja, ka tu esi mūsu tēvs, ka tu esi mīlošs, saprotošs, pilns žēlastības, pilns labvēlības. Un lasot Bībeli, mēs atrodam, ka vienīgais cilvēks, caur kuru tu pilnībā parādījies šai pasaulē, atklājot sevi, savu būtību, savu raksturu, tas bija Jēzus Kristus. Un mēs gatavojamies svinēt viņa dzimšanas dienu, jo tā ir ļoti dārga dāvana mums. Mēs varam ieskatīties caur viņu tavā sirdī, sava tēva sirdī. Un tur mēs ieraugām, cik ļoti tu mūs mīli. Un mēs zinām, ja esam krituši, kļūdījušies, pat jūt uzplūdos un varbūt kādā savā taisnības mīlestībā un egoismā sagrēkojuši. Tu mums to nepielīdzini. Tu norādi ceļus, kur visu var labot, kur visu var uzsākt atkal no jauna. Tēvs, tava nākšana šajā pasaulē glābi mūsu dzīves. Tā glābi šo pasauli no bojājas. Un paldies tev, paldies tavam svētajam garam, ka tik daudz cilvēku pasaulē ir noticējuši labajai vēstī evaņģēlijiem un seko tev. Un šī pasaule vēl ir spējīga gan mīlēt, gan piedot, gan lūgt piedošanu. Mēs ticam tavam labajam plānam gan pasaulē, gan nākotnē. Mēs ticam tavam labajam plānam mūsu katra personīgajās dzīvēs, Tēvs. Mēs pateicamies par visu, par katru dienu, ko dodi. Paldies tev par visām iespējām. Lūdzams, atver mūsu acis, lai vairāk ieraugām, cik tava radītā pasaule ir skaista. Lai ieraugām, ka cilvēki mums līdzās arī ir pēc tava tēla veidoti. Vien iespējams viņi paši vēl kādreiz to neapzinās. Tevs dari arī mūs dzirdīgus. Nevien, ka klausamies ar ausīm, bet sadzirdam arī ar sirdi. Nāc mūsu mājās, ienāc mūsu dzīvokļos ar savu gaismu. Pāri visam ienāc mūsu sirdīs, piedzimst atkal no jauna. Lai ar izmainītu raksturu varam rādīt gaismu, varam katrs iedegt savu sveci, savu lukturi tur, kur mēs esam. Un lūdzam nevien par sevi. Lūdzam par visiem, kuri mums ir mīļi un tuvi. Lūdzam arī par tiem, kuri nav mūsu draugi. Mēs zinām, tu liec savai saulei spīdēt par visiem. Arī viņus liekam tavās rokās. Lūdzam par tiem mūsu paziņām, kuri ir atkarībās. Tēvs izrauj no posta, atver acis, izrauj no ēles mocībām, kuras jauc ģimenes, jauc dzīves, jauc veselību. Tēvs, lūdzam par tiem, kuri slimi. Lūdzu, samīļoj, pieskaries, atjauno, ja tavs labais prāts dod savu mieru. Tēvs, lūdzam par tavu neredzamo draudzi. Lūdzam par redzamo draudzi, ka tā būtu tāda, kur dara godu tev. Un pirmā pasniedz roku, pirmā spēr soli pretī, dod svētību tiem, kas tuvumā. Tēvs, un tos, kuri mums katram īpaši ir mīļi, kur vārdi ir ierakstīti mūsu sirdīs. Šajā
Ziemassvētku priekšvakarā, klusajā lūkšanā, liekam visus viņus tavā priekšā. Tēvs, mēs tevi lūdzam. Paldies, Tēvs, ka no tavas pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību. Paldies, ka tavs dēls piedzima un mājoja kā cilvēks starp cilvēkiem. Paldies, ka tā gaisma, kura tika iedegta toreiz, tā spīd arī šodien. Tā rāda ceļu atpakaļ pie tevis. Paldies, Tēvs, ka katram tu dod iespēju dzīvot laimīgu un jēgpilnu dzīvi. Ka katram, kurš ir tavs bērns, tu visam liec labi izdoties. Lūdzam par šo nākamo nedēļu. Ka mēs kādam īpaši varam parādīt žēlastību. Ka kādam īpaši varam parādīt mīlestību. Ka varam izmantot šo laiku, kura mums būs brīvāka, lai varbūt atjaunot kādas attiecības. Tēvs, tavu gudrību lūdzam iesit visā. Tavās rokās kā draudze, īpaši ieliekam tos 8, kur pagājušā svētdienā tika kristīti un iesvētīti Dublinas dievnamā. Tēvs, tavās rokās liekam tos 9, kur to dara Limerikas dievnamā šodien. Kristu, lūdzu īpaši, ar īpašu mīlestību. Mēs viņus uzticam tev. Rādi arī mums, kā būt blakus brīžos, vienmēr, gan priekos, gan pēdās, un arī pat tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Un rīt dievnamā, kad skanēs klusā nakts, svētā nakts. Lūdzam, tev ienāc katrā sirdī. Pieskaries īpašā veidā katram, kurš nāk pie tevis, kurš tevi lūdz pazemīgi un patiesi. Un visu sevi un savu būtību mēs ieliekam tajā lūkšanā, kurā varam tev arvien tuvoties kopā. Tā sakot, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai šajā Ziemassvētku priekšvakarā, šajā sestdienā un Ziemassvētkos, katrā mājā, katrā dzīvoklī, katrā sirdī ienāk Dieva miers. Esiet svētīti!